Kā jau ierasts, arī šogad cilvēki ar īpašām vajadzībām no Daugavpils un Ilūkses novada tikās jaungada pasākumā Ilūkses kultūras namā. Pasākumu jau vairāk kā 20 gadu garumā rīko Daugavpils un Ilūkses novadu invalīdu biedrība sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkses novadu sociālajiem dienestiem. Par tradīciju kļuvušais pasākums šogad pulcēja ļoti lielu dalībnieku skaitu. Tiem bija iespēja no sirds izdejoties, kā arī tikties ar sen neredzētiem draugiem un paziņām. Ik gadu šis pasākums tiek rīkots tieši jaunā gada sākumā, ar domu klātesošajiem savā starpā apmainīties arī ar laba vēlējumiem. Apsveikumiem savās uzrunās pievienojās Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalīnska, Ilūkses novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Daugavpils un Ilūkses novadu invalīdu biedrības vadītāja Leontīna Tamane, kā arī abu novadu sociālo dienestu vadītājas. Lielu atsaucību guva arī konkurss, kurā bija iespēja pacīnīties par interesantākā un iespējīgākā brīnuma titulu, jo tieši šogad konkursam bija vienota tēma – Ziemassvētku brīnums. Konkursā tika pieteikti Ziemassvētku rotājumi, noformējumi, pašdarinātas lietiņas, arī dažādas gardumlietas, tortes, cepumu kompozīcijas un salāti. Darbi bija atceļojuši no vairākiem Daugavpils un Ilūkses novada pagastiem. Turklāt konkursā piedalījās ne tikai daļā dzimuma pārstāvis, savus spēkus izmēģināja arī kungi, kas par saviem darbiem guva konkursa žūrijas augstāko vērtējumu. Žūrija, kuras sastāvā bija Daugavpils un Ilūkses novadu vadības pārstāvi un sociālo dienestu vadītāji, starp visiem darbiem bija ļoti grūti izcelt vienu, jo visi bija pacentušies godam. Rezultātā par uzvarētājiem tika atzīti visi konkursa dalībnieki un visi tika iepriecināti ar dāvanām. Daugavpils un Ilūkses novadu invalīdu biedrības vadītāja Leontīna Tamane uzsver, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām rosās visa gadu garumā, un jau pavisam drīz sāks gatavošanos gada lielākajam un gaidītākajam notikumam sporta svētkiem, kas tradicionāli arī Ilūkstē notiek augusta mēnesī. Šie cilvēkus ne ar ko nevar ne pārsteigt, ne viņus ar kaut ko samulsināt. Viņi vienmēr atrod izeju no jebkā. Redzot to visu, ko viņi ir sarūpējuši, tiešām ir liels prieks par to visu. Un milzīgs paldies viņiem par to paveikto. Pie viena gribētu pateikt paldies gan Ilūkses novada domei par atbalstu, gan sociālajiem dienestam, it īpaši Inkūnai Svarānei, tāpat arī Daugavpils novada milzīgu paldies kā Anitai, kā Janīnai Jalīnskai, un visiem, kas mums palīdz, mūs saprot, atbalsta. Bez viņu atbalsta un sapratnes diez vai mēs arī varētu eksistēt un pastāvēt. Tā kā jaunā gadā visiem labu veselību novēlēt, daudz laimes, ģimenēs, saticību, pārticību. Par muzikālo gaisotni pasākuma laikā parūpējās duets Sandra no Saulkrastiem, dāvājot klātesošajiem dejas un mūzikas prieku.